Suņi, reji, karavāni iet tālāk, bet 8 kājiem 50% atlaidi. Un kas vēl notiek jahtu ostā? Šādas mazas ostiņas ar labu infrastruktūru vēl var atrast. Un ne tikai Spānijā. Un tas eiropiešu dzīvesveids, vien vāciešiem, austriešiem. Un ne tikai no tik turīgām valstīm, arī no vienkāršākām valstīm. Ir daudz cilvēku, kas tiešām šo uztver par savu dzīvesveidu, pilnvērtīgu vasarnīcu. Un viņi nemaz tik ļoti daudz neburā vai nekuģo. Kādu, kuram tā jahtiņa, citam ar burām, citam ar motoru, citam ar burām un motoru. Vienkārši lēnā garām mainot šīs ostas, daudz interesantāk var to pasauli apskatīties. Vienreiz gadā, kad nedēļu pavada pārdzenot uz otru, uz citu ostu, uz nākošo ostu vai nākošo valsti, varbūt 2 nedēļas. Un tad te lidinās. Turp šurp plunčājās, sauļojās, ēd un ēd un ēd. Un staigā pa bērnu laukumiņiem un mācās valodu. Un viss notiek. Smaida pat decembrī. Un tā jau tā Eiropa sen dara. Mēs vienkārši neesam kaut kā pamanījušies. Nāc mācīties Nautika LV un atklāj sev jaunu pasauli.